34. kārta virslīgā. Gan Valmiera, gan Meita būs augstākajā motivācijas pakāpē uz šo maču. Norādzam, beidzot spēlētāji ir nostājušies gatavi. Tā kā ceram uz interesantu futbolu, augsti vējaini apstākļi šodien Hanzas stadionā, bet labākais vārtu guvējs Valmierā nesāk šo spēli pamestastāvā, bet ir uz rezervistu soliņa. Bet tagad jau Valmiera uzbrukumā. Korobenko saspēl sodlaukumā un pirmais pusmoments līdz sitienam Leo Gaušu netika. Skaisti saspēlējās Jānis Beks. Izveidos Valmiera garām vienām, garām otram, piespēl vārtu priekšā, sitiens un 1-0 jau spēlēs 6. minūtē. Un kurš tad tas bija, ja ne centra aizsargs, divmetrīgais Niks Sliede un izvirza Viesus vadībā. 1-0 gūst šos ārkārtīgi svarīgos vārtus cīņā par 3. vietu. Lieliski izspēlēts uzbrukums un Meisa Diops. Izcila tehniskā meistarība viņam, apspēlē 2 pretiniekus, atrod ar piespēli partneru un Oskars Vienties arī nav glābējis šajā epizodē. Vēlreiz uzbrukumā Valmierā Kermani tiek atbruņots un labs protuzbrukums var izveidoties Meitai. Viens no uzbrukuma līderiem Bruno Melns ar bumbu. Bruno Melnis, ko izveidos Bruno? Neprecīzi piespēle par spēcīgu Kristoferam Rēķim. Pateicīgi pozīcijas, no kuras var izdarīt sitienu. Kermani vai Silva, kurš tad būs tas, kas izpildīs sitienu. Kermani sitiens un Jānis Beks izcili spēlē vārtos. Lielisks atvairījums viņam, lielisks arī sitiens Kermani. Un skatāmies atkārtojumā tieši zem vārtu pārlikņa. Jā, ir gūti vieni vārti. Gaidām uz vēl. Bruno Melnis no distances nesitīs. Bruno Melnis un 1-1! Kas par gūtiem vārtiem Bruno Melnim? Viņš kopš jūnija nebija iesits virslīgā. Skatāmies vēlreiz, šeit jau šķita, ka sitīs. Nomāna. Turpiniet tālāk. Un gūst savus 4. vārtus virslīgā. Šeit aktīvu cīņu un ko spriedīs tiesnesis. Sarežģīta epizode, ap 2 spēlētāji gājas bumbu. Tunisietis uzskata, ka pārkāpumam būtu jābūt uz otru pusi. Valmierieši savā laukuma pusē. Fals saglabā bumbu. Te varbūt pasteidzās nedaudz. Rukhādze gaida, kad partneri pieslēgsies uzbrukumam. Centrējums vārtu priekšā, Rēķa sitiens. Kā RFS pirmais numurs, tas gan, protams, būs grūtāk izdarāms, bet tagad Leo Gaušu pēc 2. gūtiem vārtiem Valmierai sitiens un garām sit brazīlietis. Leo Gaušu, nu kur nu vēl labāku momentu var vēlēties. Izdodas pārķert viņam bumbu tik garām pēdējiem aizsargam. Izraudies vienatnē pret vārtsargu, bet šeit pietrūkst viņam augstasinīgas. Turpat arī 2 partneri bija gana bieži. Bet šeit mēs Diops. Sitiens pa vārtiem. Neprecīzi. Fols. Novāc no ceļa Rēķis. Skaisti. Ļoti viegli te. Gustavos Silva krīt. Te asas noteikumi. Nē, nav noteikumi pārkāpumu. Un te zeltainā kārtība Bruno Melnim, pirmā šajā spēlē. Skatāmies šeit, varam iejusties tiesnešu lomā. Bija sitiens. Varam turpināt Rukhādze. Daudz esam Rukhādzi redzējuši pieslēgties. Rēķis, Rēķa sitiens. Atvaira Olses. Izdarīs piespēli Kermani. Sitiens pa vārtiem. Ne tikai piespēli precīzi gan pēc tam izpaliek.
Un te varētu būt pirmais brīdinājums. Un valmieriešiem te ir emocijas, te ir dzeltenās kartītes. Pirmais pārkāpums pret Zurabu. Ļoti ās nospēlē. Tāda ļoti uzkars uz šī spēle. Skatāmies atkārtojumā. Jā, te Toņševs. Viņam tātad dzeltenā. Puzarevskim arī dzeltenā. Un Balodim tieši tāpat. Un Vladislavs Fjodorovs 27. Bet tagad paskatīsimies. Krīt Puzarevskis. Te būs dzeltenā kartīte. Pilnīgi noteikti. Visai ātri jau pirmajā otrā puslaika minūtē izlīdzina rezultātu dzelteno kartīšu ziņā. Tagad 3-3. Robens Ribeiro 9. Un Freska Armani 99. numurs. Tagad Reģis, paskatīsimies, tālsitiens. Puzarevskis sitiens un vārti! Artjoms Puzarevskis izvirza meitu vadībā. Gūs savus 6. vārtus sezonā. Bumba veiksmīgi nonāk pie Puzarevska, kurš lieliski to arī nokontrolē un raida bumbu garām Karlasam Olsesam. Pirmoreiz šajā mačā met izvirzās vadībā un spēr soli tuvāk, lai izkļūtu no pārspēļas zonas. Un šeit Gustavo Silva tiek viņš garām Karlim Vilnim, krīt Silva, bet bumbā nospēlē. Ruhadze jau divās epizodēs pēc kārtas smagi cietas piespēle, bet neveiksmīgs centrējums, atlakusī bumba. Sitiens bloķēts un bumba pie beka. Neizdodas ar pirmo mēģinājumu izraidīt to ārā. Nebūs viens no tajiem. Šeit gan ļoti asi, te vajadzētu būt arī kartītei. Sarkanā. Tiešā sarkanā kartīte un Valmiera paliek mazākumā. Fjodorovam iespējams, ka Mikls Vasiļevski varētu redzēt. Tur pārāk liela brīvība tika atļauta Ribeiro. Šeit krīt un vēl viena dzeltenā kartīte. Niks Slieda. Tur abi divi bija apķēruši viens otru, skatāmies šeit. Te nedaudz arī, protams, Puzarevskis pieturēja, bet nepietiekam, lai sodu nosvilptu. Čiņājās pārķer bumbu. Čiņājās milzīgi darba apjomu paveic katrā spēlē. Tagad arī viņš ar bumbu meklē kādu, kuram piespēlēt. Vārtu priekšā. Korejā nomet Puzarevskim. Puzarevskis! Vārti! Un visticamāk, kad arī tas pieliek punktu šai spēlei. 3-1. Un Puzarevskim otrais vārtu guvums. Varēs svinēt savus 3 punktus. Un šeit viss no Daniela Čiņāja aizsākās. Tieši viņš atņēma bumbu. Nogādāja to vārtu priekšā, pēc tam Koreja atmet bumbu partnerim. Un ar Purngalu šķiet ļoti spēcīgi zemvārtu pārlikņi. Karls Olses nav glābējs. Pirmā uzvar par labākā piecinieku klubu. Varbūt būs vēl vārti. Puzarevskis 3-2 uzbrukums, 4-2 no jau. Kurcevas sitiens un 4-1 Aleksandrs Kurcevs. Pirmais ukraiņu spēlētājs metas vēsturē. 2 uzbrukumi metēja 2 vārti. Puzarevskim 2+1 šajā mačā. Rezultatīva piespēle. Kurš to būtu gaidījis? 3. vieta pret 9. Vapne sitiens un Olses. Skaisti. Korejā. Puzarevskis hatriks nebūs. Korejam. Lieliska piespēlē. Kurcevs. Kurcevas sitiens un Karls Olses. Ļoti skaisti mēģināja nospēlēt Aleksandrs Kurcevs. Artis ķēniņš svilpi, gala svilpi šai ārkārtīgi aizraujošajai spēlei.